Nu, pat jau šķiet, ka mēs ar celtniecības procesu dzīvojam no pirmā brīža, kopš sāku strādāt šajā slimnīcā pirms gadiem, vairāk kā 25. Un jāatzīst, tie bija mūsu sapņi, kas šobrīd lēnā garā, tā kā sniega ziemā kūst, ar katru nākamo reizi padarot mūs ar vien tādus bēdīgākus. Un īstenībā uz šobrīd es gribētu pat teikt, kad sāpīgi vīlušos. Un varbūt ne tikai ārstniecības personas, bet es domāju, mūsu pacienti ir tie, kuri nav pelnījuši tādu ārstniecības procesu realizāciju gandrīz te vai pietuvinātiem kara lauka apstākļiem. Nu, varbūt tie ir skaļi vārdi, bet jāatzīst, ka šobrīd ārstniecības process lielākoties tiek pakārtots infrastruktūras projektu realizācijai, celtniecības kvalitātes izpildes normām, kuras nevienmēr atbilst mūsu vajadzībām. Un gala beigās katras infrastruktūras bojājums, kas šobrīd ir pēc nokalpošanas laika, kas notiek ikdienā mūsu slimnīcā, prasa diezgan intensīvu pārplānošanu gan ārstniecības procesā, gan arī, diemžēl, bēdīgas ziņas pacientiem par plānveidu operāciju vai plānveidu manipulāciju samazināšanas apjomu vai kā minimums atcelšanu. Nu, tas ir tāds varbūt ļoti bēdīga ziņa mūsu pacientiem, bet es gribu teikt, ka mūsu kapacitāte slimnīcā ir daudz augstāka, mēs varam spēt palīdzēt vairāk un labāk, bet, diemžēl, tieši infrastruktūra šobrīd ir tas mūsu sāpju bērns, kuru mēs gadu no gada mēģinam iznēsāt, mēģinam piemēroties, bet es uzskatu, ka sabiedrība pārāk toleranta ir, lai nepārmestu to cilvēkiem, kas pilda šos pienākumus un uzņemās saistības attiecībā no projektu realizācijas. Protams, es laikam gribētu tomēr pateikties visām ārstniecības personām par to, ka viņi ir spējīgi šajos apstākļos patiesi izdarīt neiespējamo, gan izolējot pacientus, gan pie dažādām infekcijām, gan aprūpējot, gan ārstējot. Tā kā es domāju, ka tieši ārsti savā darbā būtu pelnījuši labāku vidi un kur nu vēl pacienti, jo tas ir vide ārstē pati pa sevi, attieksme ārstē pati pa sevi un atbalsts ir viens no galvenajām lietām, ko mums vajadzētu varbūt integrēt daudz intensīvāk pacientu terapijā. Tiešām es gribu teikt, sāpīga vilšanās ir katra projekta kavēšanās, sāpīga reakcija uz to ir un šobrīd arī pašas ārstniecības personas vairāk vai mazāk paliek daudz tādas uztrauktākas, mazāk iesaistītas tieši iemeslu pēc. Būvniekam es novēlētu attiekties pret šo būvi tā, kā viņš gribētos, lai attiecās pret katru no viņiem. Un, ja cilvēki ir pavieši pret savu darbu, es teiktu, neiesaistīti savu darbu veikšanā, tad varbūt nevajag būvēt slimnīcas. Slimnīca jābūvē cilvēkiem, kas skaidri apzinās, cik nopietna ir šī infrastruktūra, cik daudz ir no viņiem atkarīgs, lai palīdzība būtu tāda, kādu pats gribētu saņemt.